Jau pavisam droši var teikt, ka tas bija vēl pagājušā gadsimta pašā nogalē, kad valsts izstrādāja un apstiprināja vienotu atkritumu apsaimniekošanas modeli visā valstī, nosakot reģionus un lemjot par mazo un arī nelegālo atkritumu poligonu slēgšanu un rekultivāciju. Viens no 9 valstī noteiktajiem reģioniem ir Liepājas, un šajā reģionā jau vairāk kā 10 gadus veiksmīgi darbojas poligons Ķīvīts Grobiņas novadā. Poligons Ķīvīts apkalpo Liepājas reģionu, kurā ietilpst Liepājas pilsēta, Liepājas rajons bijušais, Skrunda, Saldus, Brocēni. Un pēc tam, kad 13. gadā valsts izstrādāja un ministru kabinets pieņēma valsts atkrituma apsaimniekošanas plānu, tur arī bija skaidri pateikts, ka reģioni var izstrādāt savus reģionālos plānus, un turpinot šo reģionālo skatījumu, mana pārliecība ir, ka atkrituma saimniecība līdz ar iepriekš minēto ir jāorganizē reģionālā griezumā, tāpēc arī ķeramies klāt pie reģionālā plāna izstrādes un iezīmējam to modeli, kā reģionā varētu organizēties atkritumu apsaimniekošana. Šobrīd finanšu taisnē ir reģionāla atkrituma apsaimniekošanas plāna apstiprināšana. Reģions ir sadalīts 3 zonās. Plānojam, kad katrā zonā darbosies viens atkrituma apsaimniekošanas operators, un kas arī veido šo vienoto sistēmu reģionā. Tāpat arī šeit poligonā strādājam pie atkritumu sagatavošanas apglabāšanai, aktīvi strādājam pie priekšapstrādes, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu. Reģionā apvienotas ir 13 pašvaldības, no kurām šobrīd jauno plānu ir apstiprinājušas 6, viņu vidū arī Grobiņas novads. Plānu apstiprinājām pēdējā domas sēdē vecajā gadā, 29. decembrī, un faktiski pie plāna jau ir strādāts vairāk kā gadu, gan kopā ar Liepājas rasu, un gan arī, protams, ar citām pašvaldībām, kas plānā piedalās. Es domāju, ka mēs neko radikālu nesagaidām no plāna, kas ļoti mainīsies. Sagaidām tikai faktiski viens vienīgs uzlabojums, kad praktiski aktīvāk līdz ar jaunā operatora izvēli notiks šī ķersimies pie atkritumu dalītās savākšanas aktīvāk. Tātad, jo principā jau mums tas uzdevums visiem ir viens, lai pēc iespējas mazāk atkritumu mēs radītu, un lai pēc iespējas mazāk viņi nonāktu mūsu dabā, kas, diemžēl, vēl nav pilnībā izskausts un notiek. Un tas nozīmē to, ka jo mēs vairāk atkritumus savāksim dalīti, tad sašķirosim un to plasmasu un stiklu un metālu, teiksim, savāksim atsevišķi un aizdosim otrreizējai pārstrādē, jo mazāk mums būs ko apglabāt. Un tad, jo mēs mazāk gružosim, jo mums mazāk būs ko vākt. Grobiņas novada galvenais nosacījums ir, lai nākotnē aktīvāk varētu notikt atkritumu šķirošana un ir gatava līdzdarboties jaunu atkritumu šķirošanas laukumu izveidē, bet nenoliedzam lielākā reģiona pašvaldība Liepāja jauno plānu domājas apstiprināt janvāra domas sēdē, un interesanti, ka plānā iekļautās 3 zonas Liepāja sadalīs 2 daļās. Vienā no zonām ir Vecliepāja un uz dienvidiem esošās pašvaldības – Nīcas, Rucavas, Vaņodas un Priekulas novadi, bet otrā Jaunliepāja ar Grobiņas, Pāvilos, Caispuces un Durpes novadiem. Tas nozīmē, ka teorētiski Jaunliepājā un Vecliepājā var būt atšķirīgas izmaksas par atkritumu apsaimniekošanu. Nevajadzētu būt lielai atšķirībai. Teorētiski neliela varētu būt. Bet kādas tad ir galvenās izmaiņas, ko ienesīs atkrituma apsaimniekošanas plāns? Plāna galvenā būtība ir samazināt apglabājumu atkritumu daudzumu un veicināt šo reģenerējamo, tātad otrreizējai pārstrādei nododamo materiālu daudzumu. Nākotnē Liepājas rasa līdz ar normatīvo dokumentu sakārtošanu plāno spērt soli tālāk un kļūt par reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru ar visiem no tā izrietošajiem pienākumiem un tiesībām.